Čau rudenī! Čau pie televizoriem! Čau ziņas bērniem kārtējā izlaidumā! Esam klāt ar daudz un dažādiem interesantiem stāstiem. Tā kā iekārtojieties ērtāk, jo mēs sāksim! Šodien redzēsiet, kas ir Japāņu cīņas māksla džudo. Pasakas net vai interneta portāls tieši mums. Rīgas cirkā ciemojas lielie kaķi. Jaunais bērnu dziesmu albums ir klāt. Esam jau stāstījuši par dažādām cīņu mākslām. Ir bijis stāsts par kickboksu, par taekwondo, bet šodien runāsim par vēl vienu cīņu. Sportu ar nosaukumu džudo. Džudo ir radies Japānā un to mēdz saukt par divkauju bez ieročiem. Džudo galvenais mērķis ir kļūt stiprākam, veiklākam un gudrākam. Un Japānas bērniem tas pat ir mācību priekšmets. Nu gluži kā mūsu sporta stundas, un ar to nodarbojas gan zēni, gan meitenes. Pajautājam, ko par džudo saka paši sportisti. Es džudo sāku iet no bērndārza. Es džudo sāku iet, jo man likās, ka tas būs interesanti. Es eju džudo, tāpēc, ka man ļoti patīk džudo, un es eju jau no bērndārza. Mēs, meitenes, esam džudo 5, puiši 16. Es džudo izvēlējos tāpēc, lai būtu stiprāks un varētu aizstāvēties, kad kāds uzbrūk. Es trenējos tāpēc, ka tas ir sporta veids, kurā man tiešām gan tētis teica, lai es trenējos šeit, gan arī citi, kuri domāja, ka man šis sporta veids piestāv. Nodarbojoties ar džudo, var arī paceļot? Es braucu uz Nīderlandi un dabūju tur 4. vietu. Katru gadu braucam uz ārzemēm uz sacensībām Nīderlandē, kas saucās Judo Venerai. Un tas ir, mēs braucam ar tādu mazo autobusu, kur mēs visi satilpstam iekšā. Tad mēs aizbraucam uz Nīderlandi, mums ir kempings, mēs tur padzīvojam 1 dienu un tad jau ir sacensības. Es tikai 1. gadu šogad biju uz Nīderlandi, dabūju 5. vietu. Es cīnījos pret savu draugu Ilgamu, bet es viņu uzvarēju. Man bija jācīnās pret 2 citām valstīm, kuras es nesapratu. Arī pie mums šis sporta veids ir diezgan populārs, un atrast kādu vietu, kur māca džudo, nebūs nemaz tik grūti. Un, lai kļūtu par nopietnu sportistu, protams, ir daudz jātrenējas, bet ne tikai, jo viena no vissvarīgākajām lietām džudo ir pieklājība. Elīna Krupina, ziņas bērniem. Un nu par kādu citu aizraujošu laika pavadīšanas veidu. Tikai jāatzīst, ka, lai arī mums tas ļoti patīk, vecāki bieži vien mēso ierobežot. Un domāju, ka jānojaš par ko tieši runa. Un tas ir dators, telefons, internets. Ir viss, kā spēlēt spēles un skatīties multenes. Bet pat ja jūsu mammas un tēti ilgu sēdēšanu pie datora neatbalsta, domāju, ka pret interneta portālu Pasakas net viņiem pretenziju nebūs, jo šī lapa un pat vairākas telefona aplikācijas ir domātas tieši mums. Kas īsti ir Pasakas net un kur tās atrodams, noskaidrot devās Kristofers Rodrigo Ekštets. Kas ir pasakas.net? Pasakas.net ir interneta portāls, kas ir paredzēts bērniem. Nu, un šajā mājaslapā ir pieejams tādas sadaļas, kas bērniem parasti šķiet interesantas. Piemēram, ir iespēja noklausīties pasakas audio formātā. Nu, ja negribās lasīt, ir iespēja arī viņas izlasīt, kā arī ir iespēja zīmēt, spēlēt spēles, skatīties latviešu multiplikācijas filmiņas un dažādas citas šīs te aktivitātes. Šito aplikāciju drīkst izmantot tikai mājas datorā vai arī savā telefonā? Tu esi pareizi sapratis. Patiesībā mums ir gan mājaslapa,
gan arī aplikāciju. Un es tev labprāt arī tās aplikācijas parādītu, kas mums šobrīd ir izveidotas. Lūk, šeit ir mūsu 2 aplikācijas. Un tad sāksim, es tev parādīšu sākumā ar to pasaku kino, kur ir tās animāciju filmiņas. Šeit tātad tu vari izvēlēties tādu animāciju filmiņu, kuru tev vislabāk patīk. Es nezinu, vai tu kādu no tām esi dzirdējis, piemēram, Čatiņš, varbūt tev ir pazīstams, jo bērniem bieži vien patīk. Tad, piemēram, ja tev patīk Čatiņš, tad tu droši klikšķini virsū un lūk, tev ir iespēja tā kā noskatīties šo te animāciju filmiņu. Tā ir viena aplikācija, kas mums ir, un otra ir šīs te audio pasakas, kur arī ir pieejamas tātad 100 audio pasakas, un, tātad, kā tu redzi, te ir arī zīmējumi klāt, lai viņas ilustratīvi būtu tādas pievilcīgākas, un te var to tekstu gan lasīt, gan arī klausīties. Vēl ir tāda ļoti interesanta funkcija, kā šāda, piemēram, tu nezini, kāda pasaka tev patīk. Tad tu vari izvēlēties uz labu laimi, tu tā kā mēģini pakritīt, es nezinu, vai man sanāks. Un tad pasaka tiek izvēlēta tavā vietā. Vilks un 7 kazlēni. Un tas, kas ir patiešām patīkami vecākiem un arī bērniem, kā aplikācijas abas divas, gan pasaku kino, gan arī pasakas ir bez maksas. Cik lieli bērni var izmantot pasakas.net? Šajā portālā var katra vecuma grupa atrast kaut ko priekš sevis. Tā kā noteikti arī tu atradīsi kaut ko, kas tev patiks, un arī tavi jaunākie māsas un brāļi noteikti varēs atrast kaut ko priekš sevis. Vēl viens veids, kā aizraujoši pavadīt brīvo laiku, ir doties uz kādu izklaides pasākumu. Un izvēles iespēja netrūkst. Teātra izrādes, koncerti, izstādes un vēl daudz kas cits, taču notiek katru nedēļu. Piemēram, vakar notika zinātnieku nakts, bet šajā svētdienā paredzēts futbola dienas, un meitenēm starp citu tur būs īpašs pasākums. Bet vēl viena vieta, kur var doties un jauki pavadīt laiku, ir Rīgas cirks, un cik zinu, tur redzama jauna izrāde. Tieši tā, un sižetu skatieties jo īpaši uzmanīgi, jo jau pēc brīža jūs gaida kāds konkurss, bet tagad tematu turpina mūsu jaunā korespondente Evelīna Barone. Šis būris nav domāts mani, bet gan lielajiem kaķiem. Kādiem? Tūlīt uzzināsiet. Kāda ir jūsu profesija? Māksliniece, lauva dresētāji. Kādi ir jūsu pienākumi? Manos pienākumos ietilpst barot viņus, apkopt, mīlēt, dresēt un strādāt ar viņiem. No kāda gada vecuma lauvas drīkst sākt dresēt? Mēs kā paņēmām lauvēnu 3-6 mēnešu vecu, sākumā viņus nedresē. Sākumā viņi pierod pie mums, viņi saprot, ka nav mums nekādu briesmu nedraud, ka mēs viņus mīlam, ka mēs par viņiem rūpējamies. Kad izvedam viņus manēžā, tad viņi spēlējas. Un tad, kad viņi spēlējas un ir pieraduši pie mums, tad viņi paši piedāvā savus trikus. Kāds uzlec uz skapīša, kāds pārlec to skapīti, kurš noguļas blakus. Lūk, tā viņi paši piedāvā un tad sākas dresūra. Kā aktieri manēžā viņi sāk uzstāties ne ātrāk kā pēc 2 gadiem. Tas tāpēc, ka, piemēram, pašlaik šiem lauvēniem ir tikai pusotrs gads, un viņi vēl ir bērni. Viņi ir ļoti nesamanīgi un grib tikai spēlēties. No 2 gadu vecuma viņi kļūst par māksliniekiem. Pašlaik mums ir 11 lauvas, 7 pieaugušas lauvas, kuras strādā manēžā, un 4. Lūk, 2, kam ir pusotra gadina, un 2 pusgadu vecas. Kā var kļūt par dresētāju? Ir ļoti jāmīl tos dzīvnieciņus, tāpēc, ka bez mīlestības nekāda dresūra nesanāks. Pēc tam viņi ir jājūt, ar viņiem ir jāpavada ļoti daudz laika, lai izprastu viņu niķus, jo katram taču ir savi niķi un īpatnības, un lauvām savi, ziloņiem citi, tīģeriem savi. Liekas, ka lauvas un tīģeri ir plēsīgie kaķi, bet viņi ir ļoti dažādi pēc rakstura. Vajag ļoti labi izstudēt viņu raksturus ar mīlestību, un tad var sanākt. Vai jums nav bail? Ja ir bail, tad labāk neizvēlēties šo profesiju, tāpēc, ka šie dzīvnieki ļoti jūt jūsu bailes, tad nekas nesanāks. Vajag saprast, ka viņi ir bīstami dzīvnieki, jo viņi kā nekā ir plēsēji. Kā lauvas nokļūst? Cirkā visi dzīvnieki nokļūst tikai no zoodārza. Un pie tam zoodārzā daudzas paudzes ir dzimušas, un viņi nekad nav bijuši savvaļā. Viņu vecāki nekad nav bijuši savvaļā, tikai no zoodārza. Cik ilgi lauvām notiek treniņi?
Mazuļi mēģina pēc garastāvokļa. Lielajām lauvām, kad viņas mēģina, viņas zina savu darbu labāk par mums. Mēs viņas vedam manēžā, ne tik daudz mēģināt programmu, cik paskraidīt un paspēlēties. Cirks ir ļoti īpašs mākslas veids, krāsains, diezgan skaļš un ļoti iespaidīgs. Lai varētu piedalīties izrādēs, ir ļoti daudz jātrenējas, un ļoti bieži par cirka māksliniekiem kļūst tie cilvēki, kuru mamma vai tētis arī strādā cirkā. Jūs esat cirka direktori, bet vai jūs kādreiz esat bijis arī cirka mākslinieki? Jā, es kā gaisa vingrotājs cirkā nostrādājos 15 gadus. Pirms cirka es trenējos, es no mazām dienām trenējos akrobātikā, izaugu lielu, piedalījos dažādās sacensībās. Un tad patās Rīgas cirkā, tieši tajā manēžā bija konkurss, kur pieņēma jaunos cirka māksliniekus, un es ļoti konkursu izturēju. Tā es kļuvu par gaisa vingrotāju. Cirkā īpaši ir viss – krāsas, skaņas, gaismas un pat aromāts, kas vienam otram gan liek saraukt degunu, bet vispār jau tas piedarās pie lietas. Kā sauc šo programmu? Par cik programmā piedalās manēžā iznāk veseli 7 lielu lauvu puiši ar milzīgām krēpēm, tādu varonīgu un spēcīgu lielu. Tad mēs arī visu programmu nosaucām kā Lauvu impēriju. Bet, programmas pirmajā daļā mēs piedāvājam gan tikties ar ļoti jautru klaunu, gan skatīties skaistas meitenes gaisa vingrotājs, ļoti skaistas suņu un kaķi. Vienā numurā kopā strādā melni suņi un melni balti kaķi. Kā radās doma par lauvām? Doma par lauvām radās tajā brīdī, kad mēs domājam, ko Rīgas skatītājiem atkal jaunu parādīt, jo šī gada sākumā mēs radījām jūras lauvus, pēc tam mums bija zīloņi, lauvas, pat jau gandrīz 2 gadus nav bijušas Rīgas cirkā viesizrādēs, tāpēc arī mēs nolēmām, ka ir laiks. Tāda lūk programma cirkā. Evelīna Barone, ziņas bērniem. Un konkursa jautājums ir šāds. Cik lauvas uzstāsies cirkā un cik lauvas gatavojas kļūt par cirka māksliniekiem? Atbildes gaidām uz mūsu e-pastu ziņas bērniem@inbox.lv un laimīgo uzvarētāju paziņosim jau nākošajā raidījumā. Par sportu parunājam, par izglītošanos un izklaidēm arī, un ķeramies pie paša pēdējā temata. Un arī tas ir veltīts tieši mums. Jā, un noteikti jau esat dzirdējuši, ka ir izdots pavisam jauns bērnu dziesmu albums, un mūsu korespondentei Martai Sipeniecei bija iespēja piedalīties jaunā diska atklāšanas svētkos. Kā tas notika, skatīties nākamajā sižetā? Šo otrdienu es biju ļoti skanīgā pasākumā. Ir iznācis jauns bērnu dziesmu albums Sasauc smieklus izklīdušus. Dziesmu vārdus ir izdomājusi dejniece Inese Zandere. Mūziku ir uzrakstījis Renārs Kaupers. Upītis malā zaļajā dārzā. Lej mani tētiņu ar ūdentiņu, ar lietatīņu. Sej mani tētiņu, upītis malā zaļajā dārzā. Lej mani tētiņu ar ūdentiņu, ar lietatīņu. Sauc mani tētiņu. Sveiki, mani sauc Marta. Čau, Marta, mani sauc Renārs. Vai uzrakstīt dziesmas bija grūti? Nē, uzrakstīt dziesmas nebija grūti, jo tie bija ļoti forši dzējoļi, ļoti jauki dzējoļi, un es kā ieraudzīju dzējoles uzreiz jūtu, ka dziesma tūlīt būs klāt, un tā arī bija. Vai bērnu dziesmas ir savādāks nekā pieaugušo? Tas ir labs jautājums. Tu zini, rakstot šo albumu, es negribēju rakstīt savādāk. Es gribēju, ka tās vienkārši ir dziesmas. Ir tādi dzējoļi un ir dziesmas. Un viņas var klausīties gan lieli, gan mazi. Kura dziesma tev pašam vislabāk patīk? No šī te albuma? Man viss patīk, bet es teikšu par Melno runci, par Lielītnieku Melno runci.
visiem slīpiem un skursteņiem kārniem. Laistās vēl mēnesis lielīgais lāts. Melnajā ķepā es mēnesi krāpšu. Piedzimis naktī pats melns kā nakts. Jūs, kas pie bļodām un krējuma podiem, man esat parādā visi kā viens. Reizes par visiem bagātāks kļūšu. Melnajās ūsās līdz baltākais piens. Melnajās ūsās līdz baltākais piens. Bet dziesmas vispār nekādīgi nevarētu rasties, ja nebūtu izdomāti dzejolīši. Un tos visus ir sacerējusi dzejniece Inese Zandere. Kā var izdomāt tādas dzejoļi? Tas tā kā spēlējoties apmēram. Ja tu spēlējies ar draudzeni, tu iztēlojies pa jokam, tagad mēs darām to, mēs esam tas, vai ne? Un tādas lomas visādas. Līdzīgi apmēram es arī dzejojus rakstu. Es arī tā kā turpinu tā spēlēties, es iztēlojos visādus notikumus. Bet tikai es nevis stāstu draudzenei, bet es mēģinu uzrakstīt uz papīra vai datorā. Vai dzejolis paliek savādāks, ka to dzied? Vārdi jau nemainās dzejolim, bet notiek tas, ka dzejoli, kuru dzied, to uzreiz izdzird vairāk cilvēku. Jo grāmatas lasa, protams, daudz cilvēku, un arī dzejojuši bērni mācās no galvas, bet dziesmas dzird vēl vairāk cilvēku. Un tad ir tā ļoti jocīgi, tāpēc, ka reizēm ir tā, ka tie cilvēki nemaz tik labi to dzejoli nesaprot, un tad man pa viņu jāuztraucās tā kā pa savu bērnu, kā viņam tagad ies, vai viņi pareizi viņu sapratīs, ja? Vai par mani arī varētu sacerēt dzejoli? Par tevi varētu noteikti, un sevišķi tāpēc, ka tu esi Marta, un man ir arī mazmeitiņa Marta. Un es jau viņai arī šo to saceru. Būs man Martām jāuzraksta kaut kas īpašs, ja? Pagrabā slēpjas, kur tumsa. Jā, šoreiz par mani nevienas dziesmas vēl nav, bet par melno runci, lasīšanu, labajiem rīta darbiem un daudz ko citu gan ir. Marta Sipeniece, ziņas bērni. Jūs, kas pie bļodām un krējuma podiem, man esat parādā visi kā viens. Saka tas melnais runcis, reizes par visiem bagātāks kļūšu. Melnajās ūsās līdz baltākais piens. Melnajās ūsās līdz baltākais piens. Raidījums atkal pietuvēs savam noslēgumam. Bet nedēļa jau palido vienā mirklī, un tas nozīmē, ka tiksimies pavisam drīz. Jā, pēc nedēļas būsim atkal klāti, bet šodien gan viss, tāpēc čau! Čau! Bija tā neko, vai ne?